Ar šo iekārtu bērni nometnē iemācīsies strādāt ar koka, akrila un citu organisko materiālu griešanu un gravēšanu. Šī ir mūsu lielākā iekārta, un tajā var ielikt līdz pat 70 cm platu materiālu. Šīs iekārtas pamatdarbība sākas ar CO2 stikla lampu. No CO2 lampas izšaujas ārā stars, kas ceļo pa 3 spoguļiem – šeit, šeit un šeit. Beigās ir lācis, kas savāc visu gaismu vienā mazā punktņā un ļauj veidot dažādas darbiņas no dažādiem materiāliem. Piemēram, šādi. Šis ir šķiet lāzers. Šīs iekārtas galvenās īpašības ir augsta precizitāte un liels ātrums, kas ļauj mums veidot dažādas attēlus un marķējumus uz metāla virsmām. Šeit ir strāvas avots, kas ceļo pa optisko kabeli, iziet caur spoguli, kurš ļoti strauji vibrē un nonāk uz materiālu. Iepazīsimies ar otrgriezēju pamatprincipiem. Šis ir digitāls tazas. Ar to var griezt papīru, vinilu, plēvis, audumu un citus materiālus. Satīst radošumu un precizitāti un ļauj bērniem veidot tekstilu dekors, plakātus un uzlīmes. To visu daram, izmantojot digitālās attēlu apstrādes programmas datoros. Šis nav tos parastais 3D printers. Šeit mēs varam strādāt ar 4 dažādām plasmasām reizē. Kad 3D modelis ir gatavs, šie plasmasi aiziet līdz sprauslai, kur tiek kausēts plasmas un tiek veidoti jūsu darbi. Visas iekārtas ir noslēgtas un drošas.